2013. gadā rehabilitācijas centrs Tērvete atzīmēja savu 80 gadu jubileju. Visbiežāk šeit ārstēties brauc cilvēki ar balsu un kustību aparātu saslimšanām, kardioloģiskie pacienti, kā arī pacienti ar elpošanas orgānu saslimšanām, tā izskaitā bronhiālo astmu. Lai sekotu līdzi laikam un nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti, pēdējos 2 gados centrs ieguldījis vairāk nekā 300 000 eiro no savas peļņas telpu atjaunošanai un aparatūras iegādei. Patreiz mēs atrodamies tādā fizikālās terapijas kabinetā, kas ir mūsu lepnums, jo patiešām šī gada sākumā viņš pārtapa par tādu modernu kabinetu, ka es parasti saku, nav tuvākā tālākā apkārtnē tāda. Un mēs šo fizikālo terapiju iekļaujam arī savā rehabilitācijas pakalpojumu klāstā, jo esam nonākuši pie slēdziena, ka tai arī ir ļoti liela nozīme pacienta atvesļošanās procesā. Pagājušajā gadā modernizēts arī fizioterapijas kabinets, kur šobrīd pieejams kvalitatīvs un daudzveidīgs aprīkojums darbam gan ar bērniem, gan pieaugušajiem. Savukārt ergoterapijas kabinets atjaunots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu. Centrs lepojas arī ar savu sāles istabu un renovētu pansiju. Mēs piedāvājam pakalpojumus dienas stacionāra programmā, bet, ja pacients ir no tālākas apkārtnes, viņam ir iespēja šeit izmantot viesnīcu, jeb tā saucamo pansiju, tātad viesnīcu ar ēdināšanu, 3-reizēju ēdināšanu. Un ļoti bieži to izmanto, pacienti mums brauc faktiski no visas Latvijas, arī no Latgales. Būtiska rehabilitācijas daļa Tērvetē ir arī apkārtējā daba, jo centru ieskauj unikāls senu priežu sils. Par vienu no šejienes tradīcijām kļuvušas Miķeļdienas sacensības netradicionālajos sporta veidos. To aizsācējs ir bijušais rehabilitācijas centra vadītājs Miķelis Gediņš, talantīgs, azartisks pedagogs un sportists. Šo tradīciju mēs turpinām jau gadus 15. Sacensībās pamatā piedalās Tērvetes novada, apkārtējie iedzīvotāji, skolu jaunatne, pirmskolas bērni un, protams, pieaugušie cilvēki. Sacensības notiek 4 vecuma grupās – pirmskolas bērni, 1.–4. klases skolēni, 5.–9. klases skolēni un tie saucamie pārējie, kas mācās sākot no 10. līdz 1. vecumam. Un katrā šajā grupā, katrā sporta veidiņā tiek visi apbalvoti. Kopā sacensības notiek 13 dažādos sporta veidos, ļaujot pārbaudīt savu ātrumu, veiklību, spēku, koordināciju un citas īpašības. Balvas katrs var izvēlēties pats no sarūpēto gardumu klāsta. Laizānu ģimenes sacensībās piedalās jau vairākus gadus. Mēs jau vispārībā visus pasākumus, kas šeit mūsu apriņķī notiekās, cenšamies apmeklēt. Tāpēc jau šis nebūs tas, kā saka, pasākums, kur mums jāpalaiž būt garām. Vecākajai sacensību dalībniecei Valentīnai jau ir ap 90, taču tas nebūtu netraucēja sevi veiksmīgi pierādīt pat vairākos sporta veidos. Kādās disciplīnās jūs jau piedalījāties? Redziet, es biju pūtu plaušu pārbaudīju, tur 7 centimetri uzvirnēju, un copmaņos 3,11, kur man teica labākais pagaidām rezultāts. Un tad bumbiņa man it kā nepienākās, bet tā kā neviena nebija, un vienu bumbiņu iemetu. Un to man pierakstīja ārpus tā serestītes. Kam tas gājiens pat rāku maniem. 26. gadā dzimusi, tad saprotiet, kas tas ir mani. Bet spīci liela, un iešu vēl runāt, varbūt iedosies šaut beigās. Rehabilitācijas centrs Tērvete jau šobrīd ir vieta, kur iespējams saņemt kvalitatīvus un daudzveidīgus rehabilitācijas pakalpojumus, savukārt pacienti jūtas dzīvespriecīgi aprūpēti un novērtēti. Taču, lai pilnībā pabeigtu centra renovāciju, joprojām nepieciešamas milzīgas investīcijas – ap 5,5 miljoniem eiro.